Viņš meklēja elektrisko logu, ko arī neatrada. Tad es pateicu, ka tas ir jādara ar roku. Sveicināt, man lūdzu salātus, tomātus, ūdeni ar ledu. Jā, paldies. Jā. Un Bigma kompostu. Nē, tomāti. Mēs paveselīgo zāru. Jā. Paldies! Mēs patiesībā dotajā brīdī atrodamies lidostā, mēs lidosim uz Milskalni. Esam ieradušies Milskalnē, pilsētā. Mēs domājam braukt vai lidot. Reku ir Viktors, šitāds ir Reņģis. Kādam ir jāstrādā un kādam ir jārada. Čau, te grupa Double Face Steels, kā vienmēr mēs esam 4, to jūs varat redzēt. Esam brīnišķīgā pilsētā Roni. Mēs esam, laikam, tuvumā Milskalnē. Jā, tieši tā, mēs esam Milskalnē, un šodien jau otro dienu, kā risinās pasākums Sunset Festivals. 1. gadu jāpiezīmē. Un jā, mēs kā grupa uztaisījām necik sen konkursu. Mums ir uzvarētājs Edgars. Oficiāls, laikam, spiediens rokas. Nu jā, grupa rīkoja akciju, kur jāatbild bija uz 3 jautājumiem. Viens no tiem bija par roņa mašīnu. Jā, varbūt atceries, kādi bija šie jautājumi un kāds bija tavs atbildes. Pirmais jautājums tātad bija, es laikam neatceros. Pirmais jautājums bija... Nē, otrais tas man liekas. Pirmais jautājums bija par mūsu pēdējo videoklipu. Jā, pēdējo videoklipu, to es atradu, protams, internetos, reizē kā YouTube uzrakstīja Double Face Steels, un tad ir pēdējā mēnesī, kas ir augšuplādāta videoklipu, un tad es ieraudzīju, jā, pārējo visu. Uzdūries. Jā, uzdūros tā tieši, un. Jā, un nākamais jautājums bija par to, cik jūs startēsiet augšā, tad uzreiz Google ierakstīt pārējo. Un trešais jautājums bija tāds pinterīgs, to es nevarēju atrast nekur citur. Es jau meklēju viņu un neatradu, jā, bet izdomāju, Opa ir tāda joka, Opela saimnieki nevar gulēt, jo dzird kā garāža Opelas rūsē. Kāds bija tas trešais jautājums? Kā Ronis kādai mašinai metināja izpūtēju, un es domāju, Opelas rūsē gan jau Opela metināja. Bet tur bija arī variantos Subaru un vēl... Žigulīts arī bija variantos. Es nezināju, man tas bija vāzi, un tie 5 vai 4 cipari, tas man izteicis pārāk daudz, es nespēju. Bet, jā, tāpēc es vaļēju Opelīt, jā, un trāpīju. Es pat uzliku Opelu un es smieklīgos maidīju ielikt iepastā, jo es pats smējos. Es domāju, nezinu, būs, nebūs. Un man tieši vakar bija dzimšanas diena, jā, un tā kā manā dzimšanas dienā pazarot pēkšņi, es domāju, ka man vienkārši grib apsveikt. Un kas tev bija un ir piesolīts balvās? Tātad man balvās bija šīs grandiozā pasākuma ieeja. Izēja grūtāk ir atrast, jā. Ja tā normāli nobalējās, tad tiešām grūtāk. Un atsveicas mammai. Tad vēl disks it kā un dēkrekls, ko es tā gaidu vēl un esmu sagaidījis. Es rīktīgi saliešos, uzslīdēšu, skatus nokritīšu. Ko tu darīsi ar disku un ar maiciņu? No disku es klausīšos 24/7 rindu visu laiku. Tā rīktīgi iekaušu galvā, zināšu katru vārdu, koncertos dziedāšu līdzi, braukšu, ka jūs brauksit citur, aizbraukšu citur, paklausīšu, dziedāšu līdzi katru vārdu, zināšu, varbūt tālāk būšu kādu laikvakās. Jā, vienkārši klausies Double Face Steels un dzīvojiet, balēties, priecājieties. Tad es domāju, ka man nebūs nauda, lai aizbāku pasākumu. Un pēkšņi ir draugojumi LV, ka reizējās tur ir apakšā ekspresa konkurss. Es pārstāvis nepilsīju, kad nevinēju. Es domāju, kāpēc jau vinēju viens cilvēks, kāpēc nevar būt tieši es? Es uzklikšu šiem virsū. Labi, 3 jautājumi, pārēc tādiem es galīgi nekad tāds nepildu. Es beidu, labi, izmēģināšu, jā, uz Sunset, var pamēģināt. Un beigās atbild tos 3 jautājumus, jā. Un bomba, un vinnēju. Ko vairāk ar vēl aplaus! Laimes stāsts. Labi, paldies. Tiekamies koncertā jau un apbalvošanas ceremonijā, jāsaka. Tā. Viegli metāls vēsts, cietu skatu augšu vērš, kur saules staros spoži žildinoš. Spārnu atvēzies, līdz tas putns paliks viens, un neļausies būt zemei piederošs.
Nu, vai nu stopi, vai nu autobuss.